Pārliecinies. Filmē? Brīnišķīgi. Dievs ir brīnišķīgs. Halleluja. Nē, tiešām, Dievs patiešām brīnišķīgs un ļoti labs. Un vienkārši šodien nodarbojos ar grāmatvedības jautājumiem. Un vienkārši man apnika nodarboties ar grāmatvedību, un es atceros vienu to rullīti, kas viena situācija, kas vakar bija notikusi dievkalpojumā, protams, bija brīnišķīgs sludinātājs, pie mums atnāca ciemos un sludināja brīnišķīgas lietas, un viņš pamanīja, ka zālē cilvēki ir tādi, kas sēž telefonos, gadžetā, viņš sēž iekšā un darbojās. Viņi ļoti bieži arī sēž gadžetā iekšā dievkalpojuma laikā citreiz. Un daudz sēž, skatās gadžetos, kaut ko darbojās. Tādās brīvās daļai draudzēs, tādās, kur ir kontrols, kur kontrols gars valda. Tur, protams, viņi nesēž telefonā aiz bailēm, protams, ka mācītājs viņiem var sabļaut un likt atpumpēties, lai taisīt piesēdienas sakarā to vispārībā izmest no draudzes ārā. Tāpēc viņi tur baidās, un viņi tā nedara. Bet tādās brīvās draudzēs, kur ir brīvība cilvēkiem dotas, gribi sēdi, gribi guli, gribi skaties gadžetā īsāk sakot, tādā veidā, tev tur neviens nepārmet par to. Bet šoreiz bija atnācās brīnišķīgs mācītājs, un viņš sludina, viņš saka, Latvijas, ko tu sēdi gadžetā? Ko tu sēdi gadžetā? Pirms kam tu esi atnācis? Pirms kam tu esi atnācis? Sēdēt gadžetā? Pirms kam tu sēdi viņā? Un es tajā brīdī, es stāvēju, ļoti fokusējos uz viņu. Es pa laimi tajā brīdī nesēdēju gadžetā. Es tieši biju piecēlies un ļoti fokusējos. Viņš tiešām runāja ļoti svaidīti. Un ļoti tādas spēcīgas lietas viņš runāja. Un tāpēc man tas ļoti interesē un es to skatījos. Bet par to, kāpēc par tiem gadžetiem runājot, es vienkārši aizdomājos. Es domāju, ko tie cilvēki sēž tajā gadžetā, es sāku domāt. Ko viņi tur dara, principā? Un pēc tam tas mācītājs pēc brīža izteica tādu frāzi, saprotiet, kad ir garīgas lietas ir jāapspriež ar garīgiem cilvēkiem. Jo dvēselisks cilvēks, viņš nesaprot garīgas lietas, jo garīgas lietas viņam ir par piedaudzību. Un tad man uzreizām saslēdzās šitā gadžeta tēma momentāli saslēdzās kopā, kāpēc cilvēki slēdz gadžetos. Jo šajā brīdī mēs redzam, ka Bībele izkristalizē divus cilvēku grupu. Vieni no viņiem ir garīgi un runā garīgas lietas, turklāt otra grupa no viņiem ir dvēseliski cilvēki. Dvēseliski cilvēki dzīvo dvēseles aizvainojumos vēl visādās lietās. Un viņi nesaprot to, ko saka garīgais cilvēks. Garīgās tās lietas, kas plūst no garā ārā. Spēc, var staigāt garā, var staigāt dvēselē, aizvainojumos, nepiedošanā, tādās lietās. Dvēseliskais stāvoklis. Visu laiku apvainojies, daļai rūgtums tev ir iekšā, un apmēram tā izzīmē tos cilvēku, kāds izstāst dvēseliskais cilvēks. Rūgtums, aizvainojums, nepiedošana un pašžēlošana. Apmēram tāds sižets. Cilvēks, kas ir garā, viņam daļai ir vienalga, vai viņš noliec ar mēsliem, vai viņam kāds kaut ko pateicis, vai vēl kaut kas ir noticis katrā gadījumā, viņš ir garā, viss notiek. Garā nav nekādas aizvainošanās un nekādas nepiedošanas un nekāda rūgtuma. Cerams, ka es tos diezgan skaidri izklausīju. Tāpēc ir divu cilvēku grupu. Dvēseliskie cilvēki un tie, kas ir garā. Un vēlna plāns ir mūs novest visus, lai mēs būtu dvēseliskajā stāvoklī. Jo mēs jau kristieši visi esam garā, kā jūs saprotiet. Bet ļoti bieži vēlns mēģina mūs novilkt zemē ar kaut kādiem saviem tekstiņiem, ar vēl kaut kādiem savām uzrunām. Lai mēs paliekam tādā līmenī, bez prieka, protams, jo tā prieks tai kungā ir mūsu stiprums. Bet dvēseles stāvoklī prieka nav. Tur ir raudāšana, svepstēšana, jau visāds tādas lietas. Un vēlas to grib, lai mēs to darām. Tagad bišķiņ mēs atgājām no tēmas, bet tagad atgriezīsimies atpakaļ pie tās tēmas, slavu Dievam. Cerams, maika man nav netīra. Jā. Henrī, tu atzinies tikko. Jā. Par ko?
Par to, ka to maiku varbūt netīra. Jā, nezināju, iespējams. Nu, ot, un tagad runājam tālāk par to situāciju. Kāpēc regulāri draudzē kāds guļ vai arī spēlē telefonu? Tu nestāsti par manīm, labi? Labi, dālība. Tevī mēs šodien neaizskārsim tevi. Tas ir tikai tāpēc, tad, kad uz skatuves uznāk dvēselisks mācītājs, un ir mācītāji ļoti daudz, es nesaukšu tagad draudzes, kuri runā dvēselē. Dvēseliskās runas, tur prieka parasti nav un ir skumjas. Un tad, kad iznāk dvēseliskais cilvēks uz skatuves, lai dalītos ar Dievu vārdu, tad tie, kas ir garā, visi izvelk ārā gadžets. Un sāk surfot gadžetā, jo viņš saprot, ka ir galīgi garlaicīgi un galīgi neinteresanti, un kad, negribās fokusēties uz tās stāvokli. Jo, ja tu sāksi fokusēties uz viņu to stāvokli, tu ierausi iekšā turpat, kur viņš. Un tāpēc ļoti bieži arī es izvelku ārā telefonu un sāku tusēties, piemēram, Facebookā. Tas labākais saits. Pasērfoju pa Facebooku. Pasties laikus, kādi tev ir jābūt. Apstos kādus laikus man salikuši un cik daudz. Mans draugs Facebookā, viņš dabūja par vienu bildi 1000 laikus dažās 5. Ziniet, kā jūs varat pārbaudīt, cik cilvēkiem ir skaudība pret jums? Ļoti vienkārši. Ieliekiet iekšā kaut kādu smuku bildi. Pieņemsim jaunu mašīnu, ieber kaut kādu jaunu telefonu un apsieties, cik būs laiki. Uzreizām jūs redzēsiet, kuram ir skaudība. Tie, kas nebūs uzlikuši laiku, mēs zinām uzreizām. Ja tu būtu uzlicis, ka tu esi problēmās, un kad ir vēl kaut kāda šaiza, laika būtu daudz. Bet, ja ieliks jaunu Mercedes, tici man, laiku pārāk daudz nav. Slavēts ir Jēzus. Un tad, kad uz skatuves iznāk garīgais cilvēks, lai sludinātu garīgas lietas, tad tie, kuri atrodās dvēseles stāvoklī, viņi izvelk ārā gadžets. Jo, kā jūs saprotiet, garīgas lietas viņiem ir pa piedalzību. Viņi sāk operēt gadžetā. Un arī otrādā. Tā kā šī tēma, kāpēc cilvēki guļ, jeb atrodās telefonos, diezgan vienkārši. Lai Dievs jūs svētī. Atā! Kā lai dāli izslēg šo te pa sižetu, zini? Mans operators izslēgs un ir tādu pogu uzspiest. Režisors Henrijs Indārs. Jā. Video slēdzētājs Dīns Saidāns. Āmen.